8 prezidentūras gadi man ir bijuši īpaši vērtīga debesu dāvana, uzsver Vairvīģa Freiberga. Viņa ir pārliecināta, ka prezidenta pilnvaru pagarināšana no 3 uz 4 gadiem bijusi pareiza rīcība, jo 3 gados savu vārdu vēsturē nevarot ierakstīt. Vīģa Freiberga arī uzskata, ka viņai izdevies ārzemniekiem viest krietni lielu devu skaidrības par to, ka Latvija ir uzticama zeme ar attīstības iespējām, un pārliecināta arī par to, ka korupcija nav gluži visaptveroša parādība šeit. Prezidenta daudz un labprāt runāja par pasaulē paveikto, taču aizrādījums uz neieinteresētību iekšpolitikā viņa aizskaitināja. Nu, piedodiet, kurš man ir manījis garlaikot pēdējo 8 gadu laikā? Kur viņš ir tāds, lai panāk šurp, lai pastāst man uz acis? Ir tāds? Piedodiet, kādu garlaikotu attieksmi? Gribiet statistikas, to, kas ir izdarīts pēdējos gados, par ko mēs runājam? Nu, nevajag, saprotiet, runāt tukšu. Taču prezidenta atzīst, pat viņas ietekmi uz izpildvaru daudzās sarunas ar nozara ekspertiem nav palīdzējuši mazināt, piemēram, alkoholismu izplatību vai uzlabot situāciju cietumos, kā arī sakārtot veselības aprūpi. Runājot par savu nākotni, valsts pirmā amatpersona neizslēdz iespēju dibināt pats savu partiju, tomēr no konkrētības viņa izvairās. Es gribētu dzīvot, baudīt dzīvi, domāt, lasīt, runāt, nonākt kontaktā ar jaukiem cilvēkiem. Ļoti vienkārši programma. Pēc pilnvaru nolikšanas prezidentē būs jāpamet arī rezidents Jūrmalā, atbrīvojot vietu jaunajam prezidentam ar ģimeni, un kā arī viņu četrkājainiem draugiem. Tādēļ Vīģa Freiberga atzīst viņiem visiem jūras un priežu svaigākais pietrūkšot, kā nekā 5. stāvu dzīvoklis Brīvības ielā neko tādu nesola. Jā, ģimene ir tāda doma, tomēr mūsu ģimenei kopumā, lai mums būtu kāda vieta, kur mēs varam uz laukiem aiziet, prom no pilsētas karstuma, kā jau katram latvietim. Manu tēva zem ir Dolē, zem Hesu ūdeņiem. Mātes tēva zem ir izvagota vēl ar krāteriem, un tur ir pa daudz sāpīgas atmiņas dzimtai, dažādas sāpīgi notikumi, kas tur notikuši, tā kā to zemi es iznomāju savam kaimiņam, kas viņu apstrādā. Un es domāju, ka mēs paši, kaut ko raudzīsimies, lai varētu tikt pie dabas. Prezidenta ir pārliecināta, ka 8 darba gados kļūst par visas Latvijas tautas mīlētu prezidentu. Savam pēctecim Valdim Zatleram viņi novēl to pašu. Vien atgādinot, prezidentam vienlaikus jāspēj domāt, rīkoties un skriet visos nepieciešamajos virzienos. Ilza Rūtenberga, Igmars Stankevičs, TV3 ziņas.